2025. gada atskats pār maniem ceļojumiem ar vilcienu pa Latviju. Tātad es sāku savu izaicinājumu māja sākumā, un kopš tā brīža es izbraukāju 60 stācijas. Es esmu bijusi 60 vietās Latvijā, kur ir dzelzceļa stācija. 95% no tiem es izbraucu ar vilcienu, pārējos ar autobusu. Vispār kopā mums ir 137 dzelzceļa stācijas Latvijā. Un smieklīgākais ir tas, ka tad, kad es izdomāju šo izaicinājumu pati sev, un arī pirmajā video es teicu, ka es mēģināšu un es gribu izbraukt visas dzelzceļa stācijas līdz gada beigām. Es esmu izbraukājis bišķiņ mazāk kā pusi, jo tad, kad es izdomāju šādu te piedzīvojumu, es nebiju vispār nekādīgi sagatavojusies, es nebiju paskatījusies, cik mums ir stācijas, es nebiju pareiķinājusi, cik man ir jāizbraukā stācijas dienā. Kopā man būtu bijis jāizbraukā 4 stācijas vienā nedēļā, un tad es būtu paspējis to izdarīt. Bet ar pilnu laika darbu tas ir pilnīgi nereāli. Ja man nebūtu darbs un es varētu vienkārši braukāties visu laiku, tad jā, tad ļoti reāli, ļoti iespējami. Tāpēc es pilnīgi nebiju izpratusi to, cik sarežģītu uzdevumu es biju uzlikusi, bet tik un tā 30 video, 30 nedēļas pēc kārtas, bez pauzēm, regulāri vienmēr es biju safilmējusi, izbraukājusi. Vidēji 2 stācijas dienā, jā, maksimums man bija kaut kāds 5 stācijas vienā dienā, minimums 1. Ja tā ir kāda lielāka pilsēta, kur ir ko darīt visu dienu, pamīšus, palēnām izbraukoju 60 vietas, kas tagad man īstenībā liekas ļoti daudz. Ļoti daudz. Man liekas, tas ir gan jau kā vairāk nekā vidējais latvietis ir bijis, un pie tam vēl, cik nedaudz vairāk kā pusgada laikā. Pa šo visu laiku es, protams, esmu redzējusi daudz, un bija kaut kādas mīļākās vietas, interesantākās vietas, un es esmu apkopojusi vairākus topus, un topi būs arī ne tikai mana personiskā pieredze, bet arī, pieņemsim, sociālajos tīklos, kas citiem visvairāk patika. Tātad bieži man jautā tādas top vietas, kur es ieteiktu aizbraukt vienas dienas ceļojumā, piemēram. Un es vienmēr saku Aizkrauklam, jo tas nav tālu no Rīgas. Īpaši rīdziniekiem Aizkraukla ir ļoti foršs galamērķis, ļoti patīkam pārsteidza Aizkraukla, un tāpat arī Gulbene un Līvāni no nedaudz tālākiem galiem. Ja mēs skatāmies no Rīgas. Vietas, kas man personīgi ļoti patika, un es domāju, ka jebkuram patiks uz turieni aizbraukt. Kas bija romantiskākās vietas? Noteikti tā ir Madona un noteikti Inčukalns. Tās ir 2 vietas, kas likās visromantiskākās, un plus arī Jūrmala rudenī vakarā, tad, kad ieslēdzās visas gaismiņas lampiņas un ir oranžās rudens lapas, arī bija ļoti romantiski, jo vienmēr Jūrmalā es biju tikai vasarā un īstenībā nebiju nereiz redzējusi, kā tur izskatās tā uz novembra vidu, oktobra beigām ar visām skaistajām nokritušajām dzeltenajām lapām. Ļoti romantiski. Tad bija 2 tādi konkrēti objekti, kurus es ieraudzīju, un man tā kā aizrāvās elpa, un tiešām apbrīnas vērtas vietas, un tādas spēcīgas, enerģiski spēcīgas. Tā bija Stirnienes baznīca un Gulbenes brāļu kapi. Jā, jo tur es atnācu pie tām vietām, nevarēšu aizmirst nekad, jo tās emocijas un kaut kāds tāds spēks, kas tur bija, un Stirnienes baznīca vienkārši ar to savu nenormālo izmēru, tā kā, pa lielam nekurienes vidū, jā. Es neko tādu negaidīju. Man liekas, Stirnienes tā baznīca varētu būt vispār vislielākā baznīca. Tāda pilnīgi masīva, milzīga. Neviena ēka būve man neiedvesa tādas emocijas un tādu pārsteigumu kā šita baznīca.
Un Gulbenes brāļu kapi, protams, smagi, emocionāli, piemineklis, kas tur ir, ar ļoti, ļoti dziļu domu. Ja ilgāk tā kā pastāv un papēta to un saprot, ko mākslinieks vēlējās ar to pateikt, tad arī tīpaši 2025. gadā, kad mums apkārt visur ir karš tik daudzās valstīs, un tas ir viss tik ļoti tuvu, tad tam ir, protams, milzīga nozīme. Tad, protams, ceļojot un ieraugot jaunas vietas, man izveidojās jaunas, mīļākās vietas Latvijā. Līdz tam man tas bija Ķemeru parks, Rēzeknes ezers, Kokneses pilsdrupas. Vēl joprojām šīs te vietas paliek, bet kas ir nācis klāt? Ziemeļblāzmas skatu tornis, Gulbenes brāļu kapi, Vecs Gulbenes parks un Kokneses dabas taka. Pie mīļākajām stacijas ēkām man noteikti ir jānosauc Gulbene, protams, tā visiespaidīgākā. Un, protams, arī Asari. Vienkārši ļoti patīk tā stācijas ēka, ļoti estētiski pievilcīga. Tā, un tagad topi no skatītājiem. Facebookā visvairāk reakciju un dalīšanās bija par cēsīm, tad pļaviņām un tad par Koknesi. Un jāpiemina noteikti ieraksti arī par Madonu, Viļāniem un Aizkraukli. Par tiem arī cilvēki ļoti, ļoti priecājās un daudz dalījās. Populārākais video YouTube'ā bija par Zilupi, Briģiem, Ludzu un Rēzekni. Tās ir 4 vietas vienā video. Bija gandrīz 12,000 skatījumu, kas ir vienkārši nenormāli daudz. Neviens cits video turpat tūmā nestāv. Latgales puse vispār cilvēkiem ļoti patika, ļoti interesēja. Jā, un tātad kopā esmu uztaisījusi 31 video, 31 nedēļu pēc kārtas. Bez pauzēm katru ceturtdienu, 5:00 visi bija. Viens video no tiem ir gan mans brauciens ar autobusu uz Salatsgrīvu, un tur es arī baigi neko nerunāju, nestāstīju, vienkārši tāds kā video atskats, jo tajā nedēļā man tieši nebija ko ielikt, un tad bija risks, ka paliks tukšs, un tā kā man tas materiāls bija, tad es kā saņēmos viņu sataisīju, bet ar vilcienu, un tātad jā, tie ir 30 video. Un populārākā fotogalerijā Behans mājaslapā bija Sakstagals. Kāda būs mani nākamā gada plāni? Tā kā ir jaunais gads, un tieši šo formātu un šo izaicinājumu es biju plānojis darīt tikai līdz gada beigām, tad nedaudz pamainīšu savu ikdienu, savas brīvdienas, un gribēšu pafilmēt arī kaut ko jaunu un piedzīvot kaut ko vēl citādāku. Man noteikti plānos ir aizbraukt ar vilcienu uz Lietuvu un uz Igauniju, tāpēc, ka tagad mēs varam tikt uz Viļņu, uz Tartu, uz Tallinu ar vilcienu. Un es to noteikti izdarīšu. Tāpat obligāti es gribēšu uz Alūksni. Tā kā braukšu vasarā uz Gulbeni, jo Gulbenē tagad es biju uz novembra beigām vairāk, pirms 18. novembra es biju Gulbenē, un jā, tur es sev pateicu, ka gribu redzēt Gulbeni vasarā, un tad tikt arī līdz Alūksnei ar bānīti izbraukt. Tie ir tādi tuvākie plāni. Tad tālākie plāni ir ielikt video par Kipru, jo novembrī es biju Kiprā, safilmēju arī tur video, un tos es ceru, ka man sanāks ielikt un padalīties ar tiem janvārī. Kas vēl? Arī vēl kaut kādi ārzemju izbraucieni man būs uz Portugāli, jau ir ieplānots, tā kā gribēšu padalīties arī ar Portugāli. Un, protams, turpināt braukāt pa Latviju vēl uz tām stacijām, kuras neesmu izbraukājusi, bet kuras gribu ļoti redzēt. Daži ieteikumi par ceļošanu ar vilcienu pa Latviju, vai vispār ar sabiedrisko transportu, jo ar mašīnu tad ir bišķiņ vieglāk, var paņemt līdzi visas vajadzīgās lietas, bet ceļojot tā, obligāti vienmēr ir jāņem lādētājs telefonam vai powerbanka.
Parasti dzelzceļa stacijās nebija, kur uzlādēt telefonu. Ar autoostām gan ir citādāk. Tāpat arī ar labierīcībām. Dzelzceļa stacijās visbiežāk nav labierīcību, bet vienmēr bija sausā tualete, jeb toitojs blakus visām stacijām, kuras esmu bijusi. Bet autoostā, visās, kurās bija iegājusi, visās bija labierīcības. Vienīgi visdrīzākais, ka par to būs jāmaksā 20, 30, 40 centi. Vai arī daudzās autoostās bez maksas. Līdz ar to ir jāņem līdzi arī kaut kādas mitrās salvetes, kaut kādas higienas lietas minimālās, vai roku dezinfektors, kaut kas tāds, jo nebūs vienmēr iespēja kaut kurus, nomazgāt rokas. Vienmēr ir jāņem līdzi skaidra nauda, noteikti, jo ne visur būs iespēja samaksāt ar karti, kaut vai par tām pašām labierīcībām. Skaidra nauda ir arī vajadzīga, ja brauc ar reģionālajiem autobusiem, jo man arī ir bijis tā, ka, lai gan ir termināls autobusu šoferim, bet viņš nestrādā. Un tāpēc labi ir skaidra nauda, tad vismaz var samaksāt par to biļeti un vispār viņu iegādāties. Un, protams, jālejupielādē aplikācijas, kurās var nopirkt biļetes, vai Vivija aplikāciju, vai Mobilija aplikāciju, jo tur ir arī vilcienu saraksti, sabiedrisko saraksti. Tāpat ir labi, ja telefonā ir internets, tāpēc, ka ja kaut kas mainās vai ir kaut kādiem reģionāliem autobusiem nav saraksta Mobilī, kas arī tā var būt, tad vismaz to paskatās internetā. Tāpat arī var atrast tuvākās pieturas un tā vienkārši nodrošināties pret to, lai tu kaut kur nepaliec pa nakti. Un vienmēr arī laicīgi jāpaskatās tie saraksti, lai nenokavētu savu reisu. Un es bieži vien darīju tā, ka pusstundu pirms sava reisa es liku modinātāju telefonā, tad es zināju, ka man vēl ir pusstunda, un īsti mums, laikam, Latvijā mazajās pilsētās un ciematos nebūs tāda vieta, kuras būšu aizgājusi tur pusstundu tālāk no dzelzceļa stācijas vai autoostas. Es bieži ņēmu līdzi arī kaut kādas papildu drēbes, it īpaši augstajā laikā, arī vienmēr lietus sargu, vienmēr kaut kādu, plēvi pret lietu, un tāpat arī vienmēr ņēmu līdzi ūdenspudeli. Jāņem vērā, ka ne visās vietās var būt veikals, vai varbūt veikals ir cieta, vai nezinu, kaut kas ir noticis, vai veikals strādā tur līdz 6 vakarā un ir jau pāri 6 vakarā, tad līdz ar to ūdens, ēdiens kaut kāds arī iesaku vienmēr ņemt līdzi. Kādas ir manas personīgās emocijas un pašsajūta vispār braukājot tādos braucienos un braucot ārpus Rīgas. Protams, es biju katru reizi ļoti priecīga un mierpilna par to, ka es varu tikt prom no tās Rīgas burzmas un skaņas un skaļuma un visas nervozitātes, tāpēc, ka ļoti, ļoti ātri mēs tā kā iekūņojamies tajā savā burbulī un aizmirstam, ka citur īstenībā ir citādāk. Un dzīvot un atpūsties var arī mierīgāk. Un ļoti ātri aizmirstās, ka var aizbraukt tepat dažu minūšu attālumā un pastaigāt pa klusām, mierīgām ielām, kur vienīgā skaņa ir, ka kāds pļauj zāli vai garām te iet viens cilvēks, kas ved ārā suni. Visu laiku esot ārā, regulāri, pirms darba nedēļas, pēc darba nedēļas un pirms jaunas darba nedēļas. Es esmu saulītē, svaigā gaisā, dabā, zaļumā, ārā. Es iegūstu enerģiju nākošajai tai darba nedēļai. Un uzņem visu to pozitīvo, visu to mieru, klusumu. Tāpat arī visu kaut ko jaunu, ka tu jaunu redzi, piedzīvo, dzirdi. Tie paši muzeji ir interaktīvi, interesanti, izglītojoši. Vai būt pie ūdens, pie upes, pie jūras, pie strauta, vai pie kaut kāda ūdenskritumiņa, kas, kā izrādās, pie mums tādi ir diezgan daudz. Jā, viņi ir maziņi, bet viņi ir, un es to iepriekš nemaz nezināju. Un es jūtos ļoti gandarīta un vispār priecīga un lepna par sevi, ka es daru, ka es eju, ka es kustos. Un ka es neapstājos, ka es tiešām arī līdz gada beigām to visu izdarīju. Manuprāt, tas ir diezgan liels sasniegums, jo ir ļoti viegli
Man, un es domāju, kuram citam, es vispār pēc dabas esmu diezgan slings cilvēks. Man ir ļoti viegli iesaisties un palikt mājās. Un tāpat arī esot ārā visu cauru gadu, gandrīz visos gada laikos. Es sajūtu arī tās visas smaržas, ja, jūras, smiltis, mežs, pļauta zāle, lietus, pirmais sals, pirmais sniegs, ja, visas dabas parādības, visas smaržas, visas skaņas, ja, putni, vējš, viļņi, skaisti. Tāpat es arī negaidīju, ka visas vietas būs īstenībā tik ļoti atšķirīgas. Es biju domājusi, ka mums Latvijā visas pilsētiņas ciematiņi ir daudz mums vienādi, ja, līdzīgi. Bet nē, katrā vietā es atradu kaut kādu odziņu, kaut ko atšķirīgu, kaut ko raksturīgu tikai tai vietai, tikai tai lokācijai. Un katrā vietā var atrast vismaz vienu punktu, ja, kas iepatīkas, kas ir skaists vai kas rainavisks un vienkārši burvīgs, skaisto Latviju raksturojošs. Ja. Kādas bija grūtības un negatīvās lietas? Protams, ka viss labais un viss pozitīvais, ko es teicu, tas saglabājas, tas ir. Bet paralēli vienmēr ir arī kaut kādas blakus parādības. Un ir arī kaut kādas grūtības. Tas, ka es strādāju pilnu laiku klātieni. Jā, es nestrādāju attālināti. Mana darba specifika, protams, audiovizuālais speciālists. Man vienmēr ir jābūt uz vietas no pirmdienas līdz piekdienai. Man ir pilnībā aizņemts, es esmu tikai un vienīgi ofisā un izbraukumos. Man ir brīva tikai sestdiena, svētdiena. Kāds bija mans darba režīms? Sestdienās es braucu, filmēju vlogus. Visa sestdiena ir kaut kur braukājot apkārt. Svētdienā nedaudz kaut ko sakārtoju failus un gatavojos vienkārši darba nedēļai. Pirmdienas vakarā es sāku montēt video. Otrdienas vakarā pēc darba es turpinu montēt video un trešdienā es ielieku šo video, lai uz ceturtdienu viņš ir gatavs. Tāpat trešdienas vakarā es sataisu bildes un salieku arī bildes. Un tā katru nedēļu. Un pa lielam brīvs man bija tikai piekdienas vakars. Vienīgais brīvais vakars. Pārējās citas dienas es strādāju no 8 rītā līdz 10 vakarā, 11 vakarā. Ilgāk nevarēju, tāpēc, ka man ir jāguļ. Un es daudz guļu, tāpēc man ir grūti bez miega. Ja? Un tad atkal ceļos 6 no rīta un tā līdz 11 vakarā strādāju. Un ilgtermiņā tas, protams, nav nekāds variants. Jau septembrī, jau īstenībā, cik no māja līdz septembrim es visu montēju pati, bet septembrī es jau uzrunāju savu draudzeni un viņa montēja tos video manā vietā. Man palika viss pārējais, bildes, visu ziņu likšana Facebookā, YouTube'ā, Instagramā, tekstiņu tur veidošana, viss pārējais. Vienīgi man atkrita šī montāža, kas man parasti aizņēma no 1 līdz 2 vakariem. Līdz ar to šis ir gads, kad es esmu visretāk redzējusi savus draugus un ģimeni. Parasti es redzu draugus satieku daudz biežāk, un šogad tas vienkārši bija diezgan neiespējami. Man ļoti daudziem bija bieži vien jāsaka nē. Es palaidu garām daudzus koncertus, pasākumus. Maz skatījos filmas, jo tas ir tāds mans hobijs. Arī, ko es varu katru vakaru pa filmai vai vienai sērijai seriālam noskatīties. Vispār, ja atkal runājam par statistiku, tad gadā es noskatos aptuveni 300 filmas. Šogad es esmu noskatījusies 240. Arī daudz, bet ne tik daudz, cik parasti, ja. Ievērojami mazāk. Viss laiks tiek veltīts tikai darbam un vlogam. Tad tā arī ir, ka visam citam, ģimenei, sociālai dzīvei, izklaidei laika nepietiek. Un arī, pieņemsim, diezgan traģiskas bija tās nedēļas, tad, kad man vakarā pēc darba bija kaut kas ieplānots, kaut vai manikīrs, ja?
bet tas aizņem visu vakaru. Es atnāku mājās, piemēram, 7 vakarā, nevis 5, kamēr izvedu ārā sunīšus, ir jau 8 vakarā. Un tad tikai sāku, piemēram, montēt video. Tas nozīmē, ka man atkal ir garāks vakars. Es vēlāk aizēju gulēt, un tad atkal nākamajā vakarā man ir ilgāk tas jādara. Un tad brīvajam laikam jau noteikti nepietiek. Brīvais laiks vienkārši nav. Un ilgtermiņā tā nedrīkst. Kaut kādu laiku tā var dzīvot, bet ilgtermiņā nevar. Tāpēc es, pieņemsim, novembrī biju atfilmējusi jau visu materiālu, lai decembrī man būtu brīvs vismaz no filmēšanas. Protams, nav brīvs no bilžu apstrādes un strādāšanas ar sociālajiem tīkliem, bet tāpat ir brīvāks, jo tās, pieņemsim, sestdienas, tagad es varēju pavadīt ar draugiem, es varēju pa vakariem iet uz teātri, es varēju brīvi iet pie manikīra, nesatraucoties, ka man tagad pēc tam līdz 12 naktī ir jāfilmē, tad līdz 6 no rīta jāceļās, ja? Un tāpēc arī uz nākošo gadu nevarēšu taisīt video katru nedēļu, jo tas, diemžēl, nav veselīgi un ilgtermiņā, es domāju, tas vairs arī nenesīs man tos plusus un to gandarījumu, ko es paralēli šīm grūtībām sajūtu. Tāpēc, ka es vienkārši būšu piekususi. Un satura radīšana, tas nav nekāds joks, kad tas viss sākās, mums visiem likās, vai tur, piemēram, tie paši influenceri, ja, kā tur smējās par viņiem visi. Es neesmu influenceris, tāpēc, ka es nepelnu naudu ar šo visu, es nedzīvoju no šī, man ir pilna laika darbs, šis ir tā kā paralēli, bet tāpat satura radīšana ir smags darbs. Tie cilvēki, viņi ir uzņēmēji, viņiem ir jāstrādā 24/7, viņi paši meklē šo te naudiņu, sponsorus, kaut ko, jebko, viņi dzīvo tikai no tā, ka viņi rada šo te saturu. Tev ir visu laiku jāsako trendiem, jāsako algoritmiem, jābūt interesantam, radošam, visu laiku jāģenerē idejas. Tu nevari atslēgties nevienā vispār momentā, ja? Nekādi atvaļinājumi, nekādas brīvdienas, tāpat kā uzņēmējiem. Ja? Tāpēc tas ir grūti un man liekas, ir svarīgi iznīcināt to mītu, ka kaut kādi satura radītāji, ja, influenceri, vlogeri, blogeri, viņi tur tā skaisti dzīvo, neko nedara, ja, tā nav. Tā nav taisnība, jo, pat viena video, ja, bet, garā satura video ievietošana nedēļā, es esmu pastāstījusi, cik īstenībā laika tas aizņem, un tas jau arī nedod pagaidām vēl neko atpakaļ, un nezinu, vai vispār kādreiz dos atpakaļ, ja. Tā es to daru vairāk, savam priekam, savai veselībai, tiešām gribēju būt ārā un atrast motivāciju pašai priekš sevis, braukt, iziet no mājas, ja, un daudz staigāt un redzēt kaut ko jaunu un redzēt Latviju. Tā bija mana apņemšanās, un es to izdarīju, un es jau turpināšu, bet ne šādos tempos un ne šādos apmēros. Es gribētu turpināt jauno gadu ar 2 video mēnesī, varbūt citreiz sanāks retāk, bet pagaidām es tiecos uz to, ka nevis katru nedēļu, bet katru otro nedēļu. Jo arī šis te Vāveres rats, ja, es pat vienu grāmatu neizlasīju šogad, ja es nepabeidzu lasīt vienu grāmatu. Tāpat es, pieņemsim, dienu pēc operācijas braucu ar nakšņošanu braucienā, lai es varu nofilmēt 2 video, ja. Lai gan ārsts teica, ka es varu, viss bija kārtībā, bet, droši vien nākamajā dienā nevajadzētu, tīpaši, jo priekšā bija garās brīvdienas, bet es tāpat braucu un filmēju, bet es uzreiz jūtu arī pēc paša video un pēc bildēm, ka nav īsti tā kvalitāte, un man arī mana bilde nepatika, jo, tiešām es biju piekususi, un arī vienkārši emocionāli bija grūti, tāpēc, ka tu esi pēc tās operācijas un tā, jā, nebija viegli, bet tāpat es nezinu, kāpēc tagad paskatoties atpakaļ, liekas tik traki. Es nākamajā dienā vienkārši jau braucu un pa nakti kaut kur paliku. Liekas, nebija drošākais lēmums, ko es esmu pieņēmusi, bet jā, viss bija kārtībā.
Bet tāds ir tas darbs, un jā, es negribu, lai šis pārvēršas par kaut kādu darbu un apgrūtinājumu. Es gribu, lai šis turpinās kā mans prieks, tāpēc, jā, tāpēc es nespiedīšu sevi tāpat, kā es spiedu visus šos iepriekšējos mēnešus. Es novēlu visiem skaistu šo gadu, novēlu redzēt jaunas vietas, ne tikai ārpus Latvijas, bet Latvijā, jo tādu noteikti ir daudz. Un es novēlu būt pozitīviem un atrast spēku, būt labiem vienam pret otru un atrast spēku vienmēr atrast kaut ko skaistu un labu jebkurā cilvēkā, jebkurā vietā, jebkurā pilsētā. Jo mums apkārt ir ļoti daudz tagad negatīvā un sliktā un bīstamā un absurdā un nenormālā. Un tāpēc man ir svarīgi arī savos video vienmēr pateikt kaut ko labu par jebkuru vietu, kur es braucu, tāpēc, ka man pašai nepatīk, ka visur man apkārt viss ir vienmēr slikti. Es gribu nest arī kaut ko labu un cerams, ko uzlabot garastāvokli kādam un atšķaidīt šo digitālo vidi, negatīvo, pesimistisko, ja, ar kaut ko labu, foršu, citreiz patriotisku, skaistu un iemūžināšanas vērtu.